Labs rīts visiem. Šodien nedaudz aizkavējos. Savā sirdī domāju, nav nekādu problēmu. Šodien viss pieslēdzās, viss strādā. Varēja pieslēgties pie datora, bet atkal kaut kādas problēmas nevarēja nekā pieslēgties. Bet esmu šodien Facebook platformā Dzīvības gaisma. Un ticu, kad ar Dieva palīdzību šodien esmu nokavējies, teikšu, lasīt Bībeli. Lai Dievs palīdz man šajā rītā, lai šis raidījums ir svētīts, piepildīts ar Dieva labestību un žēlstību, lai es tiešām šajā rītā baudat, cik Dievs ir labs, amen. Un viņa žēlstība paliek mūžīgi. Šādi dziedot, Izraēla tauta gāja karā, un viņa dzīvē, viņi ieguva uzvaru, viņi sakā vienaidnieks un slavējot Dievu, tāpēc, mīļie, arī jūs slavējot Dievu, varat tiešām piedzīvot varam Dieva žēlstību savā dzīvē un atbildēt lūgšanas, amen? Es tam ticu. Slavu Dievam, slavu un pateicība tam kungam. Un jā, šajā rītā es lasīšu Lūkas evaņģēlija 12. nodaļu no 1. līdz 31. pantam. Un kad tad lasam Lūkas evaņģēlijas 12. nodaļu no 1. līdz 31. pantam. Un kad daudz tūkstoši ļaužu sapulcējās, kad cits citu tikko nesamina, tad Jēzus iesāka sacīt saviem mācekļiem: sargaties no farizēja rauga, tas ir no viņu liekulības. Bet nekas nav apslēpts, kas netiktu atklāts, un nekas nav nezināms, kas nenāk gaismā. Tāpēc visu, ko esat teikuši tumsā, to dzirdēs gaismā. Un ko jūs ausī esat čukstējuši istabā, to sludinās no jumtiem. Jums, saviem draugiem, es saku, nebīstaties no tiem, kas nonāvē miesu un pēc tam vairs nespēja neko darīt. Es jums teikšu, no kā jums būs bīties. Bīstaties no tā, kam ir vara nonāvēt un pēc tam iemest ellē. Tiešām es jums saku, to bīstaties. Es jums teikšu, no kā jums būs bīties. Bīstaties no tā, kam ir vara nonāvēt un pēc tam iemest ellē. Tiešām es jums saku, to bīstaties. Vai 5 zvirbuļus nepārdot par 2 artavām, un neviens no tiem nav aizmirsts Dieva priekšā? Tāpat arī jūsu visi galvas mati ir saskaitīti. Nebīstieties, jūs esat vairāk vērti nekā daudz zvirbuļi. Bet es jums saku, katrs, kas mani apliecinās cilvēku priekšā. Katrs, kas mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī cilvēka dēls apliecinās Dieva eņģeļu priekšā. Un kas mani aizliegs cilvēku priekšā, tas taps aizliegts Dieva eņģeļu priekšā. Un katrs, kas teiks, ko pret cilvēka dēlu, tam piedos, bet tas, kas zaimos svēto garu, to nepiedos. Kad tie no jūs vedīs savās sinagogās, valdības iestāžu un valdnieku priekšā, nerūpēties par to, kā jūs sevi aizstāvēsiet, jeb ko teiksiet. Jo svētais gars jūs mācīs, tai brīdī, jo svētais gars jūs mācīs tai brīdī, ko jums būs runāt. Mīļie, tas ir tas, ko mēs no rītiem arī, ko es aicinu. Svētais gars jūs mācīs. Šeit arī rakstīts, jo svētais gars jūs mācīs un brīdinās, ko jums būs runāt. Tad kāds no ļaužu pulka sacīja viņam: mācītāji, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Un viņš tam atbildēja: cilvēki, kas man iecēls jums par tiesnesi un mantas dalītāju?
Un viņš tiem sacīja, uzmanieties un sargieties no mantkārības, jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir daudz mantas. Un viņš stāstīja tiem līdzību sacīdams, kādam bagātniekam viņa lauki bija nesuši pa pilnam augļu. Un viņš sāka pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav kur savus augļus likt. Un viņš sāka pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav kur savus augļus likt. Un viņš turpināja, to es darīšu. Es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visu labību un mantu. Un sacīšu savai dvēselē, tev ir liela krājumi uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un liksmojies. Bet Dievs uz viņu sacīja, tu bezprātīgais, šinī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi krājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāj un nav bagāts Dievā. Un viņš sacīja saviem mācekļiem, tāpēc es jums saku, nezūdaties savas dzīvības pēc, ko ēdīsiet, ne arī savas miesas pēc, ar ko ģērbsieties. Jo dzīvība ir labāka nekā barība, un miesa labāka nekā apģērbs. Ņemiet vērā kraukļus, kas nec sēj, nec pļauj, kam nav ne šķūņa, ne klēns, bet Dievs viņus uztur, cik daudz vairāk jūs esat vērti nekā putni. Kurš jūs starpā ar visu savu zūdīšanos var savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? Ja nu jūs pat vismazākās lietās nespējat, ko jūs zūdieties pārējo lietu pēc? Ņemiet vērā lilijas, kas ne vērp, ne auž, bet es jums saku, pat Salamans visā savā greznumā nav bijis tā apģērbts kā viena no tām. Bet ja zāle laukā, kas šodien aug un rīt tiek krāsnī mesta, Dievs tik skaisti apģērb, cik vairāk jūs masticīgie. Jūs masticīgie, tāpēc neraizieties ar jūs, par ko ēdīsiet un ko dzersiet, un nesatraucieties, jo visu to meklē pasaules tautas. Jūsu tēvs jau zina, ka jums viss tas vajadzīgs. Dzenieties vairāk pēc Dieva valstības, un tad jums šīs lietas tiks piemestas. Nebīsties tu mazais ganāmais pulciņ, jo tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību. Pārdodiet savus īpašumus un izdaliet to nabagiem, gādājiet sev naudas makus. Es laikam aizgāju tālāk, šrītā lasīsim, nebīsties tu mazais ganāmais pulciņ, jo tēvs ir nolēmis piešķirt jums valstību. Es pateicos tev tiešām, debes tēvs, kad tu rūpējies, ka tu gādā, ka mums nav jāzūdās par to, ko ēdīsim, ko dzersim, jo pēc viss tā dzenās šīs pasaules tautas, un ka debesu tēvs jau zina visu to, kas mums vajadzīgs. Kad kungs debesu tēvs mums jādzenās pēc debesu valstības, un tad mums visas lietas mūsu dzīvē tiks piemestas. Un es arī ļoti lūdzu šajā rītā uzrunāt cilvēku sirds, aizskart cilvēku sirds, debes tēvs, lai šis rīts ir piepildīts ar tavu mīlestību, ar tavu labestību, ar tavu gaismu, ar tavu slavu, lai tavs prieks piepilda katru cilvēku, debes tēvs, un lai tas, ko tu esi licis manā sirdī, lai tas atnes bagātīgas Dieva svētības, Jēzus Kristus vārdā. Un palīdz debes tēvs tiešām, ka katru rītu es varu pieslēgties tiešraidei, kad es kaut kā savā sirdī domāju, šorīt jau vispār bez problēmām, viss saslēdzos, pieslēdzos laicīgi un pēkšņi kaut kas nestrādā. Bet es pateicos Dievs, ka šajā rīta stundā, neskatoties uz šķēršļiem, es esmu tiešraidē, es esmu kopā ar brāļiem māsām. Paldies Tev, kungs, Tev visas sirds Tev pateicos Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Un pirmais solis, mīļie, tie, kas nezina, es lasu katru rītu Bībeli un dodu jums padomu, kā Dieva vārdu var tiešām pielietot savā dzīvē, un es ticu, ka daudzi jau pielieto Dieva vārdu savā dzīvē un priecājas par to, kad var dzīvot dzīvā Dieva vārda gaismā.
pirmais solis izvairies no liekulības un lūdz pēc svētā gara palīdzības dzīvot patiesībā. Mēs mīļie jau šajā rītā lasījām, ja kāds domā, ka nevar neko lūgt svētajam garam, tad mēs šeit redzam, ka svētais gars viņš palīdzēs, ja, un palīdzēs, ko runāt, un ja mēs lasam Bībeli, tad arī apostols Pēters saka, viņš saka, Dieva vārds nav patvaļīgi iztulkojums, jo cilvēki runājuši svētā gara spēkā. Un ja mēs paskatāmies vecajā derībā, tad svētais gars bija individuāli kādām personām, ja, kādiem tur tēviem, praviešiem, ķēniņiem, tad Dieva kalpiem un kādiem izredzētiem bija, un ne katram bija svētais gars. Bet šodien mēs dzīvojam tādā žēlstības laikā, kad katram no mums ir svētais gars, un mēs varam piepildīties ar svēto garu, un svētais gars mūs var vadīt. Tā kā priecājieties par to. Un tiešām ir jālūdz svētajam garam palīdzību. Izvairies no liekulības un lūdz pēc svētā gara palīdzības dzīvot patiesībā. Jēzus brīdina tad šeit par farizēju raugu, ko mēs lasījām. Ja? Liekulība, un ja kāds domā par kādu tad liekulību, ja Jēzus runā, viņš runā par ārēju dievbijību, ja? Virspusēju dievbijību. Tad ārēji cilvēks ir dievbijīgs, ārēji, bet savā dzīvē ir pilnīgi, kā saka, cits cilvēks. Un tad virspusēji dievbijība, kas neatbilst patiesajam sirds stāvoklim. Virspusēji dievbijība, kas neatbilst patiesajam sirds stāvoklim. Un tā ir liekulība, mīļie, par ko runā Jēzus. Un es domāju, tā praktiskā pielietošana tāda ikdienā lūdzu, lai svētais gars tev palīdz dzīvot patiesībā. Lūdzu, lai svētais gars tev palīdz dzīvot patiesībā. Un izsargies no liekulības. Tiešām Dievs pasargā mūs no liekulības. Tiešām palīdz, ka mēs dzīvojam saskaņā ar savu ticību. Ka mēs dzīvojam saskaņā un ka mēs ļaujam, lai svētais gars vada mūsu raksturu, lai veido mūsu raksturu. Tiešām, lai mūsu attieksme un mūsu tā ārējā dzīve, ja, kā mēs sevi parādam, ja, savā ikdienā, kā mēs sevi demonstrējam, lai tiešām mūsu ārējā dzīve atbilstu iekšējam garīgajam stāvoklim. Kāds esmu. Parasti tie draugi, kas man pazīst, viņi zina tāds, ka es esmu baznīcā, tāds mājās. Un es nekad neliekuļoju, man vispār nepatīk liekulība. Man nepatīk, bet sevišķi darbā ir tādi cilvēki, kuriem patīk, kā tautā saka, ielīzes bez ziepēm, ja? Un ir tādi cilvēki, piedodiet varbūt pa izteicienu, bet ir tādi cilvēki, un man nepatīk tas viss. Vienkārši kāds esmu, tāds esmu, un man nevienam nav jāpielien. Es vienkārši dzīvoju ar patiesu sirdi. Man nepatīk liekulība, nekad viņa nav man patikusi. Lai Dievs palīdz no tā pasargā Dievs mūs visus. Otrais solis - atceries, ka viss slēptais tiks atklāts. Atceries, ka viss tas, kas ir apslēpts, reiz tiks atklāts. Amen? Par to runā Jēzus. Un Jēzus brīdinā par to, ka tiks atklāts. Un viņš norāda, ka nav nekā apslēpt, kas netiktu atklāts. Un slepenais nāks gaismā. To, ko mēs kaut kur slēpjam, slepenais nāks gaismā, to, ko mēs esam apslēpuši. Un es domāju, tā praktiskā pielietošana ir tāda, ka esi godīgs un atklāts savā dzīvē un apzinies, ka Dievs redz visu. Dievs redz visu. Un atceries, ka svētais gars, mīļie, ka svētais gars jums var palīdzēt dzīvot caurskatām un godīgu dzīvi. Vai tu vēlēsies dzīvot tādu dzīvi? Vai tu vēlēsies dzīvot caurskatām un godīgu dzīvi? Tādējādi neuzkrāj sevī neko tādu, kas varētu nākt gaismā un tiešām būt negatīva ietekme uz tavu dzīvi. Tāpēc nekrāj neko. Krīt Dieva ceļos, nožēlo savus grēkus un tiešām dzīvo Dieva mīlestībā.
un esi patiess. Silties ar katru no jums. 3. solis. Nebaidies no cilvēku viedokļiem, bet paļaujies uz Dievu. Nebaidies no tā, kādi būs cilvēku viedokļi par tavu dzīvi. Jēzus aicina nebaidīties no tiem, kas var kaut kā kaitēt fiziski. Un viņš mudina, lai cilvēki vairāk baidās no Dieva, kurš ir suverens pār dvēseli. Amen. Nebaidies no cilvēkiem, staigā bijībā Dieva priekšā un tiešām esi Dieva bijībā tā kunga priekšā, kuram ir vara par tavu dvēseli. Un es domāju, ka tā praktiskā pielietošana tāda, ka tu sastopies ar kādu spiedienu vai kritiku ticības dēļ, atceries, ka Dieva viedoklis ir svarīgāks par cilvēku viedokli. Dieva viedoklis par tavu dzīvi ir svarīgāks par cilvēku viedokļiem. Lūdzu Svēto garu, lai viņš dod tev drosmi pastāvēt. Svētais gars dod drosmi katram brālim un māsai, ka mēs varam pastāvēt ticībā un nebaidīties no cilvēku vērtējumu. Vai tu baidies no cilvēku vērtējumu? Kā cilvēki tevi novērtēs? Es kaut kādu laiku atpakaļ arī bišķiņ pakrāsoju matu, tāpēc, ka mati ir sirmi, un reizēm Kristīna saka, varbūt tur nokrāsot matus, lai nav tie sirmie mati. Kaut gan Bībelē teica, ka sirmie mati ir goda rota, bet arī es nokrāsoju vienreiz melns matus, un uzreiz jau cilvēks sāka runāt, tur kāda sieviete rakstīja, redz, viņam mazvērtības kompleks, ja viņš ir nokrāsojis matus melnas. Ja, es cīnos ar mazvērtības kompleksiem, tāpēc man ir jākrāso mati. Nē, tas vienkārši tāpēc, kad sirmi mati un tāpēc arī nokrāsoju. Bet parasti ir, piemēram, Anglijā ir tā, ka tur staigāt, kā tu gribi, cilvēki vispār nepievērš uzmanību, jā. Aizbrauks uz Latviju, tev pievērsīs uzmanību no kājas līdz, no galvas līdz kājām. Nopētīs, izpētīs, izrunās. Anglijā dzīvo vienkārši, es nezinu, pidžāmā uz veikala, čībām vai vēl kaut ko, neviens tevi neaprunās, visi brīvi, jā. Tā. Tā. Bet es ceru, ka tu nebaidies no cilvēka. Protams, bet, protams, vairāk jau ir tas, kad mēs tiekam izsmieti par mūsu ticību. 4. solis. Esi pārliecināts, ka Dievs rūpējas par tevi. Dieva rūpes par katru cilvēku pareizi. Un Jēzus saka, ka Dievs rūpējas par ikvienu radību. Un pat par zvirbuļiem. Un skaita katru mūsu matu. Amen. Dievs rūpējas par visu šo dzīvo radību. Viņš pat rūpējas par zvirbuļiem un skaita katru tavu matu, Dievs. Amen. Slava Dievam. Un es domāju, tā praktiskā pielietošana tāda. Ikdienā atceries, ka Dievs zina katru tavu vajadzību. Vai tu to apzinies, vai tu to zini, ka Dievs zina katru tavu vajadzību? Pirms pat tu nāc lūgt Dievu, Dievs zina katru tavu vajadzību, un Viņš tevi mīl. Amen, kā es arī dalījos Facebookā, kad mūsu tā vērtība nav tajā, ko mēs esam tur sasnieguši vai tā tālāk, bet mūsu vērtība ir tajā, ka Dievs mūs ļoti, ļoti mīl katru. Amen. Un Svētais Gars tavs palīgs un mierinātājs jebkurā situācijā, un Dievs patiešām ir tas, kas par tevi rūpēs, par tavu vajadzību, mīl tevi. Un, kad tu saskaries ar aizēm, uzticies, ka Dievs ir ar tevi un Svētais Gars ir tavs palīgs. Amen. Tad, kad tu saskaries ar aizēm, atceries, ka Dievs ir uzticams, ka Viņš ir tev blakus un Svētais Gars ir tavs palīgs un mierinātājs jebkurā situācijā. Svētais Gars ir tavs palīgs un tavs mierinātājs. Pieņem to, dzīvo tajā Jēzus Kristus vārdā. 5. solis. Apliecini Jēzu publiski un uzticies Svētajam Garam, lai Viņš tev dod vārdus. Amen. Apliecini Jēzus Kristus publiski. Es esmu tik daudz dzirdējis cilvēku, kuri liecina, viņi teica, es nezināju, ko runāt, es nezināju pat liecībā, ko teikt.
Un es tik daudz pateicu, un man tā viss plūda, tāpēc, kad svētais gars ir tas, kas runā caur tevi. Amen. Apliecini Jēzu publiski un uzticies svētajam garam, ka viņš tev dos vārdus. Jēzus tad aicina apliecināt viņu cilvēku priekšā. Vai tu esi gatavs apliecināt Jēzus Kristu cilvēku priekšā? Un viņš arī brīdinā, ka tas, kurš noliedz viņu, tiks noliegts. Tad, ja tu noliedz Jēzus Kristu, tad arī tu tiksi noliegts. Un es domāju, tā praktiskā pielietošana tāda, esi gatavs atklāti apliecināt savu ticību un nemaz nekaunēties no tā, ka esi Kristus sekotājs. Amen. Esi gatavs atklāt un apliecināt savu ticību, nemaz nekaunēties no tā, ka tu esi Kristus sekotājs. Vai tu kaunies, ka tu esi Kristus sekotājs? Es ceru, ka tu nekaunies, un tu esi gatavs apliecināt savu ticību. Lūdzu, lai svētais gars tev palīdz. Ja tev nav drosmes, ja tu kaunies, ja tu slēpies, tad palīdz svētajam garam. Svētais gars palīdz. Lūdzu svētajam garam palīdzību. Amen. Lūdzu svētajam garam palīdzību. Es nezinu, vai tu vari palīdzēt svētajam garam, bet svētais gars noteikti tev var palīdzēt. Amen. Es tiešām pārteicos, piedodiet. Un tiešām lūdzu, lai svētais gars tev palīdz un dod vārdus, jebkurās situācijās, kur tu atrodies, ka tu tiešām vari apliecināt savu ticību, ka tu vari runāt drosmīgi un ar mīlestību. Amen. Ka tu vari runāt ar drosmi un ar mīlestību. Un 6. solis - sargies no mankārības un koncentrējies uz garīgām vērtībām. 6. solis - sargies no mankārības un koncentrējies uz garīgām vērtībām. Jēzus brīdinā par mankārību, ja? Tad viņš norāda, ka cilvēka dzīves vērtība nav atkarīga no viņa īpašumiem. Tava dzīves vērtība nav atkarīga no taviem īpašumiem, kas tev pieder. Tava vērtība ir Kristu. Amen. Un es domāju, tā praktiskā pielietošana tāda: ikdienā koncentrējies uz attiecībām ar Dievu. Koncentrējies, brāli un māsa Kristu, uz attiecībām ar Dievu un uz garīgām vērtībām. Un nevis uz materiālām lietām. Nekoncentrējies uz šīs pasaules materiālām lietām. Un es šajā rītā tiešām uzsveru, cik garīgi ir garīgi augt. Amen. Ka mums ir šī garīgā augšana, ka mēs garīgi augam, ka mums ir attiecības ar Svēto garu, ka mums ir attiecības ar debesu Tēvu, ka mums ir attiecības ar Dievu Tēvu, Dievu Dēlu un Svēto garu. Un Jēzus ir vienīgais starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Jēzus Kristus, kas ir taisns. Amen. Tāpēc nāc pie Jēzus, un Svētais gars ir tas, kas vada pie Jēzus, jo Jēzus teica, ka Svētais gars ņems no Jēzus un darīs zināmas nākamās lietas. Un tiešām attiecības ar Dievu un ar Svēto garu, ar Jēzu, ar debesu Tēvu, Jēzus Kristus un Svēto garu ir daudz svarīgāks par jebkurām šīm pasaulīgām lietām. Un 7. solis - nekrāj savu bagātību, bet investē sevi debesu valstībā. Nekrāj bagātības, bet investē sevi debesu valstībai. Amen. Līdzība, tad mēs redzam šeit līdzīgi par bagātnieku, kas krāj savu bagātības. Ja Jēzus runā līdzību, Jēzus stāsta līdzību par kādu vīru, kas krāj savu bagātības, bet zaudē savu dvēseli. Un es domāju, ka tā praktiskā pielietošana tāda savā ikdienas dzīvē atceries, ka īstā bagātība ir debesīs. Amen. Krājiet savu mantas debesīs, kur ne kodas, ne rūsa maitā, un kur zagļi nerok un nezog, jo tur, kur būs tava sirds, kur ir tava manta, tur būs tava sirds. Amen. Tāpēc esi dāsns un izmanto savus resursus, lai kalpotu Dievam. Izmanto savus resursus, lai kalpotu Dievam un palīdzētu citiem. Amen. Lūdzu Svētā gara vadību, un tiešām, lai tava dzīve ir veltīta garīgiem mērķiem, un nevis materiālai labklājībai. Es ceru, ka tiešām tavi mērķi tavā dzīvē ir tiešām veltīti garīgiem mērķiem un nevis
materiālām vērtībām. Lai Dievs dod, lai Dievs palīdz Jēzus Kristus vārdā. Un 8. solis. 8. solis - neraizies par ikdienas vajadzībām, uzticies Dieva apgādei. Neraizējies par ikdienas vajadzībām, uzticies Dieva apgādei. Jēzus aicina neraizēties par ēdienu un apģērbu. Vai tu raizējies par ēdienu un apģērbu? Viņš uzsver, ka Dievs rūpējas par saviem bērniem. Dievs rūpējas par saviem bērniem. Atceries to vienmēr, mīļais. Mīļie, praktiskā pielietošana tāda, kad saskaries ar ikdienas vajadzībām. Kad tu saskaries ar ikdienas vajadzībām, paļaujies uz Dievu. Amen, un neraizējies. Es zinu, ka tas ir viegli pateikt, bet tiešām, lai Dievs palīdz, lai Svētais Gars palīdz, ka jūs neraizēties, bet paļaujaties uz Dievu. Un tiešām lūdzu katru dienu, saka, Svētais Gars, stiprini man ticību, stiprini man ticību, stiprini man ticību un tiešām uzticību Dievam, ka tiešām tu, Dievs, parūpēsies par mani, ka Dievs parūpēsies par tevi Jēzus Kristus vārdā un tiešām mācies atpazīt viņa rūpes un vadību savā ikdienā. Vai tu atpazīsti Dieva rūpes un Dieva vadību tavā ikdienā, tavā dzīvē? Vai tu atpazīsti? Vai tu redzi, ka Dievs par tevi rūpējas? Ka Dievs par tevi rūpējas un vada tevi ikdienā? Amen? Un 9. solis. 9. solis, brāļi un māsas, meklē Dieva valstību. Un tiešām, lai Dieva valstība ir pirmajā vietā tavā dzīvē, ka Dieva valstība ir pirmajā vietā tavā dzīvē, un tiešām Jēzus māca meklēt Dieva valstību pāri visam, un viņš apsola, ka ja mēs vispirms meklēsim Dieva valstību savā dzīvē, tad pārējās lietas mums tiks piemestas. Vai tu meklē Dieva valstību savā dzīvē, lai Dievs valda tavā dzīvē? Amen? Un tā praktiskā pielietošana, es domāju, tāda, ka katru dienu izvēlies Dieva valstību par savu galveno prioritāti savā dzīvē, kad tu dzenies pēc debesu valstības, pēc Dieva valstības. Un lūdzu, lai Svētais Gars tev palīdz dzīvot dzīvi, kas ir veltīta Dieva mērķiem. Tiešām palīdz Svētais Gars mums dzīvot tādu dzīvi, kas ir veltīta Dieva mērķiem. Dieva mērķiem. Un atceries, kad liekot Dievu pirmajā vietā. Ja Jēzus tavā dzīvē ir pirmajā vietā, tad viņš gādās par tavām vajadzībām. Amen? Tad viņš gādās par taviem vajadzībām. Kāds šodien saka, es nejūtu to, ka Dievs par mani gādā, es nejūtu to, ka Dievs par mani rūpējas vai vada, tad noliec Dievu pirmajā vietā savā dzīvē, un tu redzēsi, kā Dievs par tevi sāks rūpēties. Amen. Ka tiešām Dievs ir pirmajā vietā un viņš gādās par tavām vajadzībām. Amen. Slavu Dievam. Paldies tev, Jēzu. Un palūksim, mīļie, un tiksimies jau atkal rītā. Palūksim pēc šiem punktiem. Debes Tēvs, palīdz, kungs, ka mēs ikdienā lūdzam Tevi, Svētais Gars, ka mēs lūdzam Debes Tēvu, ka mēs lūdzam Jēzus Kristu, ka mēs lūdzam Svēto Garu. Un tiešām Svētais Gars tiešām palīdz mums dzīvot patiesībā, palīdz mums dzīvot patiesībā un izvairīties no liekulības, Jēzu. Palīdz mums dzīvot saskaņā ar savu ticību. Un tiešām, ka mēs ļaujam Svētajam Garam, Svētais Gars, ka mēs Tev neapslāpējam, ka mēs Tev neapbēdinām. Un Bībelē teica, kā mēs varam apslāpēt vai apbēdināt Svēto Garu: rūgtums, dusmas, ātrsirdība, ķildes, zaimi, nekaunīgas runas. Kā Bībelē teica, tās nav jūsu mutē. Un tad, kad mēs dusmojamies, tad mēs apbēdinām Svēto Garu. Un tiešām palīdz, ka mēs ļaujam Svētam Garam veidot mūsu raksturu. Svētais Gars veido mūsu raksturu un mūsu attieksmi. Lai tiešām mūsu ārējā dzīve atbilst mūsu iekšējam garīgajam stāvoklim. Jēzu, es Tev ļoti lūdzu, Debes Tēvs, palīdz, kungs, ka mēs esam godīgi un atklāti savā dzīvē, un mēs apzināmies, ka Dievs redz visu, ka Dievs redz visu, un kad viss ir caurskatāms. Un tāpēc
Kungs, tavām acīm palīdz, debes Tēvs, ka mēs dzīvojam godīgi, ka mēs dzīvojam godīgi, un ka mēs nekrājam sevī neko tādu, kas varētu nākt gaismā. Kungs, Jēzus, lai neatnāk mums dzīvē kāda negatīva ietekme Jēzus Kristus vārdā. Palīdz arī debes Tēvs, ka tad, kad mēs sastopamies ar spiedienu vai kritiku ticības dēļ, Jēzu, ka mēs atceramies, ka tavs viedoklis, debes Tēvs, svarīgāks, ka tavs viedoklis, Jēzu Kristu, ir daudz svarīgāk par cilvēku viedokļiem. Un Svētais Gars dod mums drosmi pastāvēt. Mīļais, dārgais, Svētais Gars dod mums drosmi pastāvēt ticībā un nebaidīties no cilvēku vērtējumiem Jēzus Kristus vārdā. Palīdz, Kungs, ka mēs ikdienā atceramies, ka Dievs zina katru mūsu vajadzības. Tev pateicos, Jēzu, ka Tu zini katru mūsu vajadzību, ka Tu zini katru mūsu vajadzību un ka Tu mūs mīli, Kungs. Un ka tiešām tad, kad mēs saskaramies ar raizēm, ka mēs uzticamies Tev, Dievs, ka mēs uzticamies Tev, Dievs, ka mēs uzticamies Tev, Dievs. Un es pateicos, Svētais Gars, ka Tu esi mums palīgs un mierinātājs jebkurā situācijā. Paldies Tev, Svētais Gars, ka Tu esi mums palīgs un mierinātājs jebkurā situācijā. Paldies Tev, Jēzu! Palīdz, Kungs, esmu gatavs atklāt un apliecināt savu ticību, kad esmu gatavs atklāt un apliecināt, ka mēs katrs esam, Kungs, gatavi atklāt un apliecināt savu ticību un nemaz nekaunēties no tā, ka mēs esam Kristus sekotāji, ka mēs nemaz nekaunamies no tā, ka mēs esam Kristus sekotāji. Jēzus Kristus vārdā. Svētais Gars palīdz mums tiešām, kad Tu mums dod vārdus jebkurās situācijās un tiešām, ka mēs liecinām par savu ticību un mēs varam runāt drosmīgi un ar mīlestību, ja? Ka mēs runājam drosmīgi un ar mīlestībā. Palīdz arī debes Tēvs, ka mēs ikdienā koncentrējamies uz attiecībām, uz Dievu un nevis uz kādām materiālām vērtībām, bet ka mēs koncentrējamies Dievu un uz garīgām vērtībām. Un tiešām Tēvs, ka mēs garīgi augam, ka mums ir attiecības ar Svēto Garu un tiešām kad tās mums ir svarīgāks par visām šīm pasaulīgajām lietām, Jēzus Kristus vārdā. Palīdz arī debes Tēvs, ka mēs savā ikdienā dzīvē atceramies, ka īstā bagātība ir debesīs. Ja es palīdzu katram saprast, ka mana manta ir debesīs, ka mana manta ir debesīs, jo tur, kur mana sirds, kur mana manta, tur būs mana sirds, un ka mana manta ir debesīs. Un ka esmu dāsns un izmantoju savus resursus, lai kalpotu Dievam un lai tiešām palīdzētu citiem. Un Svētais Gars, mēs lūdzamies, Kungs, lai mūsu dzīve ir Tevis vadīta un tiešām veltīta garīgiem mērķiem un nevis materiālai labklājībai. Palīdzi, Jēzu! Palīdzi, Jēzu! Palīdz, debes Tēvs, ka tad, kad mēs saskaramies kādām ikdienas vajadzībām, palīdz, Kungs, ka mēs paļaujamies uz Tevi, Dievs. Ka mēs paļaujamies uz Tevi, Dievs, un neraizējamies. Un Svētais Gars tiešām stiprini mūsu uzticību, Kungs, Tev, Dievs, ka Tu parūpēsies par mums, ka Tu parūpēsies, debes Tēvs, par mums. Un tiešām, kad mēs Svētais Gars arī palīdz mums atpazīt Tavas rūpes, Dievs, un Tavu gādību ikdienā. Palīdz mums atpazīt Tavus rūpes un Tavu gādību ikdienā, debes Tēvs. Un palīdz arī, Kungs, ka mēs ikdienas izvēlamies Dieva valstību, mēs izvēlamies debesu valstību par savu galveno prioritāti savā dzīvē. Svētais Gars, Tev ļoti lūdzu, palīdz mums dzīvot dzīvi, kas veltīta Dieva mērķiem. Palīdz, Svētais Gars, ka mēs dzīvojam dzīvi, kas ir veltīta Dieva mērķiem. Un es atceros, Kungs, un tiešām mēs visi atceramies, ka, ja mēs liksim Dievu pirmajā vietā, tad Viņš gādās par mūsu vajadzībām. Jēzus Kristus vārdā. Jēzus Kristus vārdā. Tas, Kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Jēzus Kristus vārdā. Lai Viņš apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Tas, Kungs, lai pacēl savu vaigu uz Tevi un lai dod Tev mieru. Dieva Tēva mīlestība, Jēzus Kristus žēlstība un svētā
tagad sadraudzība, lai ir un paliek ar jums vienmēr. Tas kungs, lai tevi svētīdam svētī, lai viņš paplašina tavas robežas, lai tā kunga roka ir allaž ar tevi, un viņš pasargā tev no nelaimes, ka tev nav jācieš sāpes. Un viss kopā mēs šajā rītā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, ka arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos Jēzus Kristus vārdā. Āmen, āmen, mīļie cilvēki, lai Dievs bagātīgi jūs svētī. Paldies, ka jūs bijāt kopā ar mani šajā rīta stundā. Redzu jūs komentārus, lai Dievs bagātīgi jūs svētī. Un jā, šorīt es izgāju dzīvības gaismā, jo es nevaru iziet tiešraidē lūkšanas spēks. Kā jau es arī teicu, čatiņā aizlūdzēju, ka droši vien es nomainīšu lokāciju un kaut kādu brīdi atkal būšu dzīvības gaismā tiešraidē. Tā kā lai Dievs bagātīgi svētī, tiksimies atkal rītā raidījumā Sirdsbalss, un lai Dievs jūs bagātīgi svētī, lai Jēzus jūs īpaši samīļo, lai Dieva miers jūs namā, un lieciet Dievu pirmajā vietā, un Dievs gādās par visām jūsu vajadzībām. Esiet svētīti un tiksimies jau rītā atkal kopā, lai Dievs jūs bagātīgi svētī uz tikšanos. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.